Šodien Avotos Valmierā mums notiek 14. pļauju golfa čempionāta pirmais atklāšanas posms. Šodien mēs spēlējam 17 dalībnieki sabraukuši no Valmieras, no Gulbenes, no Rojas, no Rīgas, no Limbažiem. Un tad spēlē 2 apļus, 18 bedres, sitienu spēli. Nu, lūk, pļauju čempionāts mums notiek 9 posmos šogad, kur ieskaitā iet 6 labākie posmi kopvērtējumā. Un čempions izcīna lielo titulu. Paralēli šodien mums notiek arī avotu kauss. Avotu kauss mums notiek 3 posmos. Tātad viens ir tagad pavasarī, viens ir vasaras vidū un viens ir rudenī. Avotu kausā mēs ieskaitām 2 labākos rezultātus. Un kausa ieguvējs iegūs ne tikai kausu, bet arī iespēju visu nākamo sezonu spēlēt golfu Avotos bezmaksas. Lai piedalītos pļauju golfā, mums ir pirmkārt vēlme spēlēt. Otrkārt, bišķi vajadzētu, teiksim tā, pirmo reizi spēlēt golfu, uzreiz pļauju golfā varbūt es neieteiktu, lai gan agrāk ir bijis arī tā. Pa lielam vajag komplektiņa nūjām. Ir laukumi, kur to, teiksim, var izīriet arī uz vietas, tepat tās Avotos mums ir pieejami, īres komplekti ir arī dažos citos laukumos. Un bišķi jāzina tie noteikumi kādi golfā, tad nevarētu spēlēt. Bet, pļauju golfā ir tā, ka vienmēr golfers dodas pieredzējušāks padomu, parādīs, pastāstīs, pamācīs, lai tas cilvēks te golfā tiktu iekšā un saprast un spēlētu. Jo mums galvenais mērķis ir, lai cilvēkam ir tas prieks, tāpēc teiksim, ir laukumi, kur ir, teiksim, atvieglot noteikumi, cenšamies pēc iespējas mazāk autis likt, vairāk ir, teiksim, kaut kāda sarkanā zona, lai tā spēle ātrāk iet uz priekšu. Ir laukumi, kur var, teiksim, bišķi bumbiņu pamainīt pozīciju, tas ir domāts tā, ka, ja mums ir pļauju golfs, kur ir klasiskā pļauja, tad citreiz ir varbūt tā zeme un zālīte varbūt nav tik kvalitatīva, tad ir sprieža attālumā iespēja to bumbiņu pamanevrēt, lai tad noliek smuku uz zālītes, un tas sitiens tiešām izdodas. Tie lielie posmi čempionāti ir 9, tātad ik pēc nedēļas vai ik pēc 2 nedēļām, parasti tā 2 nedēļas ir, nedēļu brīvs, atkal 2 nedēļas ir, nedēļa brīvs, orientējuši tā. Paralēli tam atkal katrā laukumā ir laukuma organizētie turnīri, kur katrs teiksim, tā ir savs mečs. Sprīža attālumā un vēl visādi, bet, jā. Kāda sajūta? Ārprātā. Tikai es dzirdējis, ka, ir cilvēki, kas spēlē golfu visu mūžu un neiesit hole in one, un viņš tā iesist sacensībās vēl, tas ir pats labākais, pagalām. Cik ilgi jau spēlēji golfu? Es tā es it kā spēlēju kaut kādu ilgāku laiku, bet es ļoti reti spēlēju. Tā kā ir pāris reizes gadā, bet šogad es tā vairāk esmu spēlējis. Treniņi laikam attaisnojās. Kā tev iet ar riteni? Es mīnos, jā, tas saka tāpatās no rīta tagad paspēlējuši, vakarā iešu pabraukāties. Tā kā jaundēļ pasaules čemps ir. Trešdien braucam. Mēs atradamies BMX velotrasē, kas ir šeit pat atpus kompleksā Avoti. Šī mums ir nacionālā sporta bāze, kur mums ir izauguši 3 olimpieši, kas piedalījās Pekinas olimpiskajās spēlēs BMX. Tas ir Ivo Lakučs, Arturs Matisons un Mārs Strombergs. Mārs Strombergs izcīnījis arī olimpiādē zelta medaļu. Šī viņam ir tā mājas trasa, kur viņi arī visi ir izauguši. Pašlaik mēs atradamies uz starta estakādes, kas ir 9 metru augstumā. Izbūvēt pēc olimpiskiem BMX standartiem. No šajienes tad pavarēs skats uz golfa laukumu un uz pārējo teritoriju. Sākumā mēs izbūvējam 3 bedrītes un doma bija tāda sakopt apkārtējo vidi. Un tajā laikā, kad mēs sākām būvēt, Valmierā bija gana daudz spēlētāji, tāpat Valmierā ir senas golfa tradīcijas. Līdz ar to tad šo laukumu mēs izdomājām šeit būvēt, un kā laukums bija kārtībā, tā bija jāsāk spēlēt. Tāda arī tā pirmā pieredze. Var taisīt savus individuālos turnīrus, var braukt, teiksim, korporatīvos pasākums taisīt, kad ir mums instruktors, kas tur bišķi parāda, pastāst. Teiksim, tādus, tad ir, teiksim, vēl tādas programmiņas, ka brauc turisti, teiksim, tur divatā, viņam ir tāds tā kā golfs, pirmie soļi golfā, teiksim, bišķi paputerē, bišķi pačipo, tad ir
driving range'ā un tad iziet kopā un instruktori vienbedrīt. Tāds 2 stundu pasākums, lai saprastu, patīk, nepatīk, kā tas ir. Viņiem ir jāatbrauc līdz avotiem un jāsaka, re, ko es gribu spēlēt. Un tad ir viņam iespēja, šeit mums ir driving range, treniņa izsitienu zona, kur var trenēt savu sitienu. Un tāpat tas var trenēties puterēšanu. Tādas lietas ir kāds, kas dod pirmos soļus, instruktāžu. Ieja ir, teiksim, tāda jau lielāka grupiņa nokomplektējas, tad mums iespējams arī iziet šo te zaļās kartas apmācību, tepat uz vietas. Teiksim, tad, kad mēs uzsākām, tad mums brauc Valdis Liepiņš no Rīgas trenēt. Un tagad arī, teiksim, ja ir tāda nepieciešama, tad tas tā notiekas. Ar bērniem ir tā, ka mums ir jau 2 gadus notikusi bērnu golfa skola. Latvijas Golfa federācija mums atbalstīja ar inventāru bērniem un arī ar treneri. Tagad mums ir vietējais instruktors, kas ar bērniem ņemās. Tā bērnu golfa skola ir bezmaksas. Bērni nāk regulāri 3 reizes nedēļā un trenējās kopā ar instruktoru. Un arī ir iespēja individuāli to darīt. Tāpat tās pagājušā gadā Latvijā notika tāds pilotprojekts, kas tajās skolās visur, kur ir blakus reģionā golfa laukums. Skolām tika piešķirts golfa inventārs telpām, snack golfu. Līdz ar to tad viņi trenējās telpās, un tagad kā skola beidzās, tā pavasarī visi šīs grupiņi, kas ir Māmirs pārgāju sākuma skola, apmēram kā 20 bērni nāk uz tejienu un jau lielajā golfā mēģina laukumā darboties. Uzmanība apbalvošanas ceremonijai. Tātad mums ir šodien sekmīgi aizvadīts Pļauju golfa čempionāta 1. posms. No rīta ātrumā es jums aizmirsu izstāstīt, bet tagad es jums to izstāstīšu. Mums paralēli notiek 2 sacensības. Arī avotu kausa 1. posms. Kas tiek vērtēts pēc 1. bedrīšu rezultātu? Nu, lūk. Par avotu kausu es vēl neizstāstīju, tātad mums notiek 3 posmos. Šodien ir 1. posms, ieskaitīti tiek 2 labākie posmu rezultāti. Kausu ieguvējs arī saņem nākamā gada sezonas kārtā avotu golfa laukumā, tā kā ir vērts censties. Nu, lūk. Tad varam atkal turpināt. Šodien mums ienākus priecīga ziņa laukumā. 6 gadu laikā 1. hole-in-one, 3. bedrīte Ārturs Matisons. Lūkšu pastāstīt, kā tev tur tas izdevās? Jā, tas ir viena no tām lietām, ka es jau smēju, ka tā nav īstā bedra, kur jāsit hole-in-one, ko es smēju pirms kādu mēnešu. Bet šodien, pirms mēs sākām iet, un Flaidam teica, tad jau par hole-in-one beigās arī bija. Tā kā es katru reizi tagad teikšu, dod par hole-in-one. Bet to es varu novēlēt katram, jo tas ir vienkārši neticams moments. Jā. Paldies! Tātad pirmā bumbiņa tiks ierāmēta golfa mājā pie sienas, pie pārējiem apbalvojumiem tūmā. Jo mēs sezonas kartiņam uzdām. Un galvenā tava balva ir avotu sezonas karta 2013. gadam, varēs maukt visu gadu. Nu, lūk. 200 lati. Plus PVN. Nu, lūk. Tātad sāksim mēs ar avotu kausu, kurā mēs vērtējam pirmās 9 bedrītes, un es esmu apkopojis rezultātus. Tātad mums ir dāmas. Dāmām šodien viena dāma piedalījās, tātad uzreiz ir arī izcīnīta automātiski pirmā vieta Daiga Matisona, 54 sitieni. Tā, pilnīgi. Apsveicu. Paldies. Kāds vārds dalībniekiem, lūdzu? Paldies visiem, kas šodien atnāca un priecēja golfa laukumā. Es ceru, ka meitenes kaut kad pievienosies, lai es nebūtu vienīgā šādā reizē. Paldies. Tā, kungi, kungiem.
9 bedrītēs 41 sitiens Gvido Budreiko. Sveicu. Es uzreiz lai iekšā. Droši. Kas tas ir kas? Kas tas bija? Par ko? Par ko tas bija? Avotu kauss, 1. posms, 3. vieta. 2. vieta, 39 sitieni, Gundars Rauze. Sveicu. Šodienas labākais rezultāts 9 bedrēs, 36 sitieni, Valdis Krīgers. Apsveic, ļoti labi. Izstāst, kā tev veicās, kā tev gāja. Nevienu bumbu nepazaudēju. un bija labs laiks, patīkam spēlēt. Paldies. Nu, lūk. Pāriesim pie nākamajām sacensībām. Šodienas arī vienam no galvenajām. Tātad mums ir 3 nominācijas. Mums ir iesācēja grupa, jeb HCP 36 grupa. Mēs viņu saucam, ir dāmas un ir kungi. Sāksim ar HCP 36, tie, kas spēlē 1. gadu. Aigars Jačuks, 1. vieta, 1 pats. Nākamreiz ņem vēl kompaņons līdzi. Tā 1. vieta mums ir zelta medāls. Paldies. Un dāvana kārte no aktīvai atpūtai, no atpūtas kompleksa avotu galvenā šīs dienas sacensības sponsora. Paldies. Lūdzu, kādu runu droši. Paldies Gundaram, ka viņš man parādīja golfu. Un ir apigēns. Tā. Dāmām 1. vieta Daiga Matisone. Tā, apsveicu, un jums arī lūdzu dāvanu kārtu. Paldies! 3. godalgotā vieta, 78 sitieni, 18 bedrītēs, Valdis Krīgers. Tā. Medalis, tā, apsveicu ar vēl kartiņu. Lūdzu. Tā, tad mums ir tālāk. 77 sitieni, 2. vieta, Gundars Rauze. Tā. Sveicu. Ļoti labi. Šodienas labākais rezultāts 75 sitieni, Gvido Budreiko. Paldies. Apsveicu, ļoti labs rezultāts, kādu vārdu dalībniekiem lūdzu. Paldies, jā. Pēc 1. apļa sajūtu, ka skaitam vairs nav nozīme. Ir viss jau zaudēts, viss izsis. Un 2. aplī Flaits man nesa uz viļņa pacēla. Tā pacēla, kad bija izcils 2. riņķis un necerēta 1. vieta. Nu, necerēts. Paldies. Paldies organizatoriem. Paldies, kā Paldies Flaitam. Paldies, PGA! Vasara mums ir pilnā spārā. Esam atvērti katru dienu no 12 līdz 9 vakarā. Braucat garām vai piesakaties, droši braucat spēlēt. Var atpūsties visi ģimeni. Ir darīt ko lieliem, var spēlēt golfu, var spēlēt minigolfu, var staigāt dabas takas, lēkāt pa batutiem, tenisu vai palikt pa nakti. Tā kā ir pilnīgi visas iespējas darboties. Būsiet laipni gaidīt. Informāciju varat atrast www.savot.com.